Kustību ierobežojums dēļ sāpēm vai stīvuma locītavās kļūst aizvien aktuālāka problēma jau arī gados jaunāku cilvēku vidū. Diskomforta sajūta iemesls var būt arī dabīgs novecošanās process, ko sāsina kolagēna samazināšanās organismā. Mēs zinām, ka fizioloģiski mums galvenais būvmateriāls locītavās, skrimšļos un kaulos ir kolagēns, kā ķieģeļa struktūriņa, ir vairāk kolagēna veidi organismā, un daži no viņiem sastopami ir arī skrimšļos. Fizioloģiskās novecošanās process sākas jau pēc 20 gadu vecuma, līdz ar to mēs saprotam, ka arī novecošanās sākas šajās locītavās un skrimšļos. Kas to visu var pātrināt, tas noteikti var būt, šoreiz būs slikti pret aktīvajiem lielajiem sportotājiem, bet lielā sportošana, ja tā ir pārmēru pār slodzi. Otra lieta no pretējās puses, kā saka, koks ar pretējo galu, tas ir liekie kilogrami mūsu organismā, jo tā uz locītavām ir ļoti liela slodze. Vecas traumas, kaut kad varbūt jaunībā gūtas, nepareizi izārstēts, varbūt nav vispār aizies pie ārsta, tas viss var ik pa laikam likt par sevi manīt. Un arī īstenībā kaut kādi uztura traucējumi, ja mēs nepilnvērtīgi ēdam, mēs arī varam īstenībā rezultatīvi kaut kad nākotnē iegūt kādas problēmas arī locītavās. Ar gadiem kolagēna dabīgais ražošanās process organismā samazinās, un tādēļ to rekomendējums uzņemt papildus gan sievietēm, gan vīriešiem, lai nodrošinātu locītavu kustību labsajūtu pēc iespējas ilgākā laika periodā. Kaulam abos galos, tajos galos, kur veidojas locītavas, ir skrimslis. Skrimslis ir tāds kā amortizētājs, pielāgotājs, jo kaula struktūra, ja mums nebūtu tā skrimšļa, viņa ir tāda diezgan raupja, reliefaina, nevienmēr viņa sakrīt ar to otru pāra kaulu, un tāpēc ir šis locītavas skrimslis, kas to visu veicina. Kolagēna struktūrai samazinoties sintēzē, attiecīgi samazinās biezums skrimslim, kaut kādi iztrūkumi, nodilumi. Un arī šīs skrimšļa šūnas, un viņas ražo arī locītavu šķidrumu, kam obligāti ir jābūt tajā locītavā. Viņš nedrīkst būt par daudz, bet viņam ir jābūt konkrēta daudzuma, jo viņš tā kā ieeļo to locītavu, lai mēs varētu kustēties bez krakšķiem un bez sāpēm. Pētījumi liecina, ka kolagēna lietošana veicina kolagēna ražošanu, kas var uzlabot saišu elastību, palielināt kaulu blīvumu un mazināt locītavu sāpes. Locītavu un saišu veselībai pats nozīmīgākais ir pirmā un otrā tipa kolagēns. Pirmā un otrā tipa kolagēns ir apvienots cemiogemze uztura bagātinātājā. Pirmā un otrā tipa kolagēns. Ja vispār mēs redzam atšifrētus tos kolagēna tipus, tas nozīmē, ka kompānija ļoti nopietni strādā, ir izpētījusi tieši kurš kolagēns, un tas jau mums arī ir tāds kvalitātes zīme, standarts, kad kompānija īpaši strādā pie tā, lai tad nodrošinātu locītavām tieši to, kas viņām ir nepieciešams. Izsenis C vitamīnu liek klāt locītavu preparātos, jo C vitamīns mazās devās veicina kolagēna sintēzi pašā organismā. Cemiogemze ir Šveicē ražots uztura bagātinātājs, kura iedarbība un efektivitāte ir pētīta arī zinātniski. Lai sasniegtu vēl labāku iedarbību, šobrīd Latvijas aptiekās ir pieejams jaunais cemiogemze ar 2 reizes spēcīgāku sastāvu. Es vienmēr kā farmaceits aicinu skatīties sastāvu, jo tādā veidā ir daudz vieglāk salīdzināt dažādus produktus. Un ja sevišķi, ja mēs skatāmies locītavu segmentā, tad tur ir ļoti daudz un tāda liela dažādība. Un vienmēr jāpievērš uzmanība, vai devas ir norādītas vienā kapsulā, 2 vai 3. Pat es esmu redzējies, kur pat ir vairāk kapsulas norādītas. Un tad jāsalīdzina, kas mums ir ekonomiski izdevīgāk, ko mums ir labāk pirkt. Protams, tur, kur ir lielāka deva vienā kapsulā. Tā ir tāda ļoti būtiska lieta, kam ir jāpievērš uzmanība, izvēloties jebkuru produktu, ne tikai locītavu produktu. Cemiogemze ir viegli lietojams uztura bagātinātājs, jo visspēcīgais komplekss ir apvienots vienā mazā kapsulā. Ieteicamā diennakts deva ir 1 kapsula, lai jūs izjustu kustību brīvību bez sāpēm un stīvuma.